tiek rupi darīts pāri, ka tiek izdarīti un veikti noziegumi pret cilvēci visavās briesmīgākās un rupjākās izpausmēs, ir iebrukusi sveša armija, kas nogalina, spīdzina īpašos moku kamburos vietējos ļaudis, kas piekop marodismu un zakšanu un laupīšanu, izvarošanu, mocīšanu un bezgalīgus citus noziegumus pret cilvēci. Šis noziedzīgais uzbrukums ir panācis to, ka Ukrainas tauta ir saliedājusies savā pārliecībā par savu esamību un par savām tiesībām tā kā nekad agrāk, un Ukrainas aizstāvi ir atklājuši sevi spēju cīnīties līdz uzvarai, lai cik ilgi tas prasītu. Par to no mūsu puses viņam mūsu dziļākā apbrīna, lai viņiem gods un slava. Bet latviešiem es vēlētos pateikties par to, ka arī latvieši ir spējuši mobilizēties un saprast, ka mūsu raugoties uz šiem notikumiem ir jāraugās uz Ukraiņiem kā brāļu tautu. Kaut nav viņa mums nekāda panslāvisma ietvaros radinieki tādā pat nozīmē, kā prezidents Putins cenšas pasaulē iestāstīt, ka, lūk, Ukraiņi tik lielā mērā ir brāļu tauta Krieviem, ka viņi vispār neeksistē, ka viņiem nav tiesības eksistēt, ka Krieviem ir tiesības viņus iznīcināt, nogalināt un veikt genocīdu un piesavināties viņu zemes sasniegums un īpašums vienkārši tam dēļ, ka viņi tos ir iekārojuši. Latvija ir no tām zemēm, kas ir pati piedzīvojusi nebrīvību un okupāciju un nevienreiz vienu, un Latvija nav stāvējusi malā tādā brīdī, kad pasaule nedrīkst stāvēt malā pie Ukrainas ciešanām. Paldies visiem, kas ir pielikuši roku palīdzībai mūsu Ukraiņu brāļiem, un aicina visus turpināt to darīt tik ilgi, kamēr tas vien būs nepieciešams. Mēs, latvieši, stāvam ar Ukraiņu tautu, cik ilgi tas būs nepieciešams. Visu labu! Saputro